Čau, te Diana! Nu ko, paturpinam naudas tēmu. Es skatos, ka jums šitais iepatikās. Šodien būs par 3 iemesliem, kāpēc nauda neatnāk uz jūsu vēlmēm. Svarīgākais ir pirmkārt, lai jums vispār vēlmes un vajadzības būtu, jo nauda vienmēr atnāk uz tām jūsu vēlmēm un vajadzībām. Tad pirmkārt ir jābūt skaidriem mērķim, kam jums vajag konkrētas summas. Un, teiksim, jums ir mērķi konkrēti, jūs pat varbūt manifestējat, afirmējat, piesaistat naudas enerģiju, bet tāpat nekas nenotiek un nauda neatnāk. Kāpēc tā? Pirmais. Visbiežāk cilvēki izdomā tikai ar prātu, ko viņiem vajag, bet aizmirst pieslēgt jūtas. Tātad pirmais un svarīgākais ir tas, ko mēs jutīsim tad, kad mēs saņemsim to, ko mēs vēlamies. Kādas sajūtas tev būs, kad tu brauksi jaunajā mašīnā? Kādas sajūtas tev būs, kad tu baudīsi kafiju uz dzīvokļa balkona? Kādas sajūtas tev būs, kad tu atpūtīsies kopā ar bērniem kurortā? Tad tas, ko jūs vēlaties sajust, tas, ko jūs vēlaties saņemt, jums ir nepieciešams jau sajust to sajūtu, izjust to emociju, ko jums dos tas, ka jūs to iegūsiet. Nauda ir spēcīga enerģija, kura nāk ūtu intensitātes enerģija. Jo vairāk pozitīvu sajūtu, jo spēcīgāk ienāk naudas enerģija. Visums ir ieinteresēts katram no mums palīdzēt kļūt laimīgam, un jūsu uzdevums ir parādīt, kas ir tas, kas jūs padarīs laimīgu. Atcerieties, ka naudas maiss neizraisa laimes sajūtu. Laimi izraisa tas, ko jūs pēc tam ar to naudas maisu darīsiet. Un šīs sajūtas ir svarīgi raidīt. Otrā kļūda, ko mēs pieļaujam, ir vainas sajūta. Mums ļoti daudziem ir izveidojusies domforma, ka nauda ir kaut kas ļauns, kaut kas netīrs. Tas mums nāk no ģimenes, sabiedrības, no vēstures mantojuma. Ļoti bieži ir dzirdēts, vai ne, ka jo vairāk naudas, jo vairāk problēmu. Godīgā ceļā jau bagāts nekļūst. Tātad, ja tu esi pārticīgs un dzīvo labi, tas nozīmē, ka tu esi kādu apkrāp. Visi bagātie līdz ar to ir slikti cilvēki. Un mums rodas vainas sajūta vai pretenzijas pret naudu. Mēs to atgrūžam caur šo te attieksmi. Tātad svarīgi ir strādāt ar šīm savām pārliecībām, izskaust tās un nomainīt pret augsti vibrējošām pārliecībām par naudu. Aizstājiet šīs negatīvās domformas ar pozitīvo, ka nauda ir labums, tā ir vajadzīga, lai jūs būtu laimīgi, lai jūs realizētu savus sapņus un caur to paaugstinātu kopējo pasaules enerģiju. Jo katrs laimīgs cilvēks padara laimīgāku šo pasauli. Un, lai vibrētu pozitīvās vibrācijās, jums ir jābūt laimīgam, tātad tas ir pozitīvi, ka nauda nāk. Nauda ir laba, jums jāatver savs kanāls pārticībai, pārpilnībai un nedrīkst just vainu par to, ka jūs dzīvojat labi, ka jums visa pietiek. Trešais, kas ir svarīgi, lai nauda ienāktu priekš jūsu vajadzībām, ir atbrīvoties no bailēm to iegūt. Jā, izklausās neloģiski, bet tā tas ir, ka bieži vien mēs kaut ko vēlamies, un neapzināmies, ka tur slēpjas arī paralēli nevēlēšanās iegūt to, ko mēs vēlamies, jo tas noteikti nesīs arī kaut ko negatīvu. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties, kas ir tas negatīvais, kas jūs attur no vēlmes realizācijas. Nu, piemēram, tu vēlies aizbraukt uz Ēģipti, atpūsties kurortā, visforši, bet kur ir klupšanas akmens? Zemapziņā tu saproti, ka tu tur baigi daudz ēdīsi, dzērsi, pieņemsies svarā, un tas ir tās bailes, kas attur un bloķē, lai finanses ienāktu priekš šīs vēlmes. Vai, piemēram, tu gribi jaunu māju, bet paralēli tev noteikti ir bloki, bailes, ko tu apzinies, ka, piemēram, būs ļoti daudz fiziski jāstrādā, būs jārisina pašam visas ķibeles, kas vēl tā ir liela atbildības sajūta, nevarēsi
atstāt visu, braukt jebkurā brīdī, tu zaudēsi daļu brīvības. Līdz ar to tad šie te negatīvie punkti, ja jūs tos neesat izstrādājuši, viņi bloķēs ceļu uz naudu. Kā ar to tikt galā? Kā atbrīvoties no bailēm iegūt kaut ko? Ļaut sev, ka tas negatīvais tomēr notiks. Par Ēģipti runājot, atļauj sev pieņemties svarā. Pēc tam nometīs nost tos liekos kilogramus. Vai par māju runājot, atļauj sev baidīties, pieļauj to, ka jā, var būt sarežģījumi, jā, var būt grūti, jā, būs liela atbildība, ļauj sev to izdzīvot. Ļaušana noņem enerģētisko saspringumu, un tur, kur nav spriedzes, tur ir brīva plūsma. Līdz ar to, tad ar šādu te jaunu attieksmi jūs atbrīvosiet finansiālo pieplūdumu priekš savām vēlmēm. Lai katram no jums izdodas dziļi ieskatīties savās patiesajās bailēs un pārliecībās saistībā ar finansēm un saviem sapņiem, izstrādāt tos un aizvietot ar pozitīvo attieksmi. Jo vairāk laimīgu un pārtikušu cilvēku būs pasaulē, jo laimīgāka būs sabiedrība, jo augstākas būs visas pasaules vibrācijas. Ja tev interesē un patīk video par finanšu enerģiju, tad spied like, šēro, saglabā, padalies ar citiem un droši apmeklē manu mājaslapu. Var arī pieteikties konsultācijai pie manis, lai visiem izdodas kļūt bagātiem un pārtikušiem.